Apotēka – tava laimes formula. Ar mani kopā Harijs Vītoliņš, bijušais Latvijas izlases spēlētājs, tagad treneris lieliskā pilsētā, lieliskā komandā Davosā. Hari, vai Davos var dēvēt arī par hokeja kurortu? Nu jā, es teiksim, Davos to arī slaveni, ja, ka tas Spengler kauss tomēr vecākais turnīrs Eiropā, ja, vai pasaulē pat. Un uz šejien tas tā kā kulta turnīrs, kur vienmēr ir pēdējos, cik tur gads 10, es domāju, ka vienmēr ir pārpildīts tribīnas, izpirktas vienmēr uz visām spēlēm, neskatoties vai Davos spēlē vai nespēlē. Un viennozīmīgi ar to arī viņi slavena tā komanda. Ja. Plus vēl viņi ir, man liekas, visvairāk čempionu titulus dabūjuši Šveices vēsturē. Tā kā klubs ar lielu vārdu, teiksim, liela atbildība, kas ir, jāmēģina turēt līmenī. Mēs tev tikāmies pērn augustā, tajā brīdī tu vēl biji bez līguma. Tu tā kā minēji Šveici kā variantu, bet skaļi to neteici, vairāk tā kā pieļauju, ka tā varētu būt varbūt Krievija. Kā tavs ceļš nonāca līdz Davosai? Teiksim tā, ka es šeit dzīvoju, ja, un tomēr daudz paziņas ir, kas savā starpā runā un saka, ka tas nav apmierināts ar klubu, ja. Un tā kā no Krievijas vēl joprojām nebija nekāda piedāvājuma un tas laiks gāja, tad Davosā, teiksim, Del Curto leģenda, tas ir treneru leģenda, 22 gadu vienā klubā. Viņš pats aizgāja projām un klubs palika bez trenera. Tas sāk runāt visu par to, ka vajadzīgs treneris, kur ņemt, ko darīt. Un, tā sanāca, ka es tepat tās uz vietas biju un es biju viens no kandidātiem, ar kur viņi paprasīja uz pārunām. Ja, tā kā divreiz bija atbraucis uz pārunām. Un pēc tam mēs konstatējam to, ka viņi ir mierā manīm sadarboties. Pieminēja jau Arno Del Curto, kas tiešām ir ikona Davosā, visā Šveices hokejā leģenda. Zināmā mērā viņa tā kā paiešana malā tev pavēra šo ceļu pie Davosas. Ja? Jā, bet tas, es saku, vienlaicīgi tas ir ļoti liela atbildība. Ja? Un teiksim, ar viņu komandu ir, teiksim, guvuši šo lielo vārdu, ja? Entos titulus vinnējusi un Spengler kausā labi startējusi. Un pašlaik komanda, teiksim, tādā krituma fāzē, ja, un daudz jāstrādā, lai viņi izvilktu, jo uzdevums šī gadā, ja, teiksim, nav nekāda, teiksim, eiforijā, ka tu play-offos tikt un kaut ko vinnēt, bet galvenais mērķis ir nostabilizēt komandas līmeni un lai mēs paliktu līgā. Sanāca ar Arno Del Curto arī pārmīt vārdus? Nē, tādā ziņā, tas bija tik intensīvi, ka es tikko pārņēmu to darbu, tad uzreiz bija treniņš, 2 spēles, uzreiz Spengler kauss, pēc Spengler kauss uzreiz otrā datuma atkal čempionāta spēle. Bija tā, ka nebija laika. Tā ir Del Curto ir Cīrihē parakstījis līgumu, tā kā nesanāca viņu pārunāt. Kā te uzņēma kluba vadību fani? Es lasīju, ka tu tikies ar faniem un tā bija tā kā tava iniciatīva. Jā, teiksim, fani viennozīmīgi tas ir ļoti svarīga sastāvdaļa, ja, jo spēlējam jau mēs vispār priekš skatītājiem. Ja. Un man bija arī interesanti dzirdēt, ko viņi domā par to un ko viņi redz, kā viņi to gribētu redzēt. Ja, jo es zinu, ka daudz, ja tu pārdzīvo par komandu, tev gribas reizēm izteikties savu viedokli, lai kāds viņš ir. Tu nāc, tu maksā biļeti un tu gribi izrunāties. Un es teicu, kāpēc gan atrast, ka tas nav jābūt regulāri, ja, bet pēc kaut kāda laika, protams, ja sakrājās jautājumi, mēs varam satikties, aprunāties un kā viņi to redz. Un es esmu vienmēr atklāts, lai varētu viņu viedokli dzirdēt, ja, un pats izteikt savu, tā kā jābūt kādai komunikācijai. Un pārņemt klubu decembrī, pie tam klubu, kuram īpaši labi nesauks rezultātiem, nav trenerim tas pateicīgākais laiks. Kā tu ieties komandā, ko tu mēģināji decembrī mainīt, ko pienest, ko tu atstāji no tām iestrādēm, kas bija jau? Teiksim tā, man ir savs spēles redzējums, ja, kā es to spēli gribu redzēt, ja, un kā mēs ar Oļeģeru samstājam. Mēs, teiksim, virzījām uz to, kāda spēle sanāk labāk, kāda spēle sanāk sliktāk. Bet es domāju, vajadzīgs vienkārši laiks, ja, lai tu to visu sagatavot, tāpēc vienmēr visiem klubiem mēnesis ir sagatavots pusotrs mēnesis, kad pieļaujas kļūdas, viņas mazāk un mazāk. Tas šeit visas sezonas laikā tev visu to vajag ātri izdarīt. Ja. Liekas, viena spēle nospēlē labi, liekas, ka viss ir saprotams. Nākamā spēlē pieļaujas tādas kļūdas, ka liekas, ka neko viņi nav sapratuši. Ja.
Un tas ir tas brīdis, kad tā spēle vajadzētu kaut ko nostabilizēt. Jā, mums ir jauna komanda, man liekas, jaunākā vispār. Ja ņem visas Eiropas augstākā līmeņa komandas, tad mums bija 3 spēles pēc kādas, mums vidējais vecums bija 22 gadi. Jā, tas ir ļoti jauna komanda. Jā, man ir 5 18-gadīgie, nevis 20-gadīgie, jā, bet 5 18-gadīgie komandā. Un viņi spēlēja par savām 15, 16 jā, minūtēm. Un tad, kad man bija aizsargi visi traumēti, man bija no 6 aizsargiem bija 4 zem 20 gadiem. Jā, spēlēja tomēr Šveices augstākā līmenī. Jā, pat līga zemāk, tas bijušais B līga, jā. Turpat spēlēja pieaugušie, jā. Tā kā, bet ja mēs tam visiem iziesim cauri un komandas, teiksim, sevi atstās līgā un mēs noturēsimies, tad es uzskatu, pēc pāris gadiem šī komanda ir ļoti liels perspektīvas, jo ir ļoti daudz jaunie, un ja viņi šitām pārvarēs, tiks pāri, tad viennozīmīgi būs liela perspektīva. Arī šī pauzē tagad, tā ir februāra pauze, jā, ir iekļauti no mūsu komandas 7 cilvēki ir izlasēs. Ja? Ir 3 spēlētāji U18 izlasē un 4 spēlētāji pirmajā izlasē līdz 25 gadiem, jo viņi Šveices izlase izdomāja turnīrā, ka varētu draudzības spēles pieņemt līdz 25 gadiem un ir iekļaut 3-4 spēlētāji. Tas jau vien ir rādītājs to, ka neskatoties to, ka mēs esam priekšpēdējā vietā, ja, kad jaunatne perspektīvu un ja viņi tālāk, teiksim, strādās, teiksim, apzināti un centīgi, tad viņiem ir perspektīva. Principā tas ir gan kluba vadības lēmums, gan tavs virzīt šo, varbūt neteikt pārmaiņas liels klubā, bet ar šo jaunatni, ar šiem jauniešiem, teiksim, norakt šo sezonu, zinot, ka tā nav īpaši veiksmīga. To jau mēs sapratām, tā kā es atnācu, tās 20 punktu starpības starp 10. vietu, tas ir praktiski nereāli, jā. Un komanda pats par sevi bija jauna. Varbūt tāpēc arī sanāca tā, ka līdz šim Davos bija slavena ar to, ka vienmēr bija kādi piecinieks, izlases piecinieks, tad vienmēr bija labi ārzemnieki un tā komanda vienmēr cīnījās pa vadošām vietām. Bija kas pavelk, tā sakot. Jā, un tagad mēs redzam, ka komanda ir visai jauna un tas ir tas lūzuma brīdis, ja, kad jātiek tam pāri, ja, jo ja mēs skatāmies, kad mēs spēlējam pret Cīrihi, ja, Cīrihi vadošais aizsargs U20, kas bija pasaules čempionātā, ja, viņš netiek sastāvā. Ja, tad man ir no U20, tas, kas U20 sastāvā bija 4. maiņā, spēlēja 3 minūtes, viņš pie maniem spēlēja 20 minūtes uz laukumu. Ja. Tad tā atšķirība mēs jūtam, ja, kad labākais spēlētājs top klubā viņš netiek uz laukumu, tad pie maniem, teiksim, sliktākais no tās izlases, ne sliktākais, teiksim, no 4. maiņas, ja, viņš dabūna savus pie 18-20 minūtēm spēles laika. Decembrī, kad atnāca pie kluba, droši vien veikt kaut kādas sastāvu izmaiņas un piesaistīt jaunus leģionārus jau būtu pa vēlu, ja? Mēs piesaistījām Kundrateku, ja, jo mums bija Zviedras aizsargs Nigrēns, dabūja traumu, un tajā brīdī, man bija 4 zem 20 un 2 22, 24 gadīgi, ja, tad grūti ir spēlēt, teiksim, top līmenī, un tāpēc bija vajadzīgs vēl kāds ārzemnieks, un tāpēc mēs paņēmām Kundrateku. Viņš ir kā 5. ārzemnieks, kopsumā var 8 ārzemnieks sezonas laikā Šveicē spēlēt ar 4 tikai. Uz maču pietiek 4 var. Jā, un tas vienlaicīgi arī ir tāds dzinējs arī ārzemniekiem sev labā parādīt, lai tu nepaliktu aiz borta. Komandai Zviedri, Somi, bet interesanti, ka nav neviens kanādietis. Neraksturīgi varbūt. Jā, tā viņiem bija iegājies, ja, tā viņiem bija, tā tas bija šogad, ja, kad viņi bija paņēmuši Zviedrus un Somus. Sanāca tā, kad uzbrucēji bija traumējušies. 2 gadu atpakaļ viņam bija ļoti labas sezonas Davosā, bet tad dabūja nopietnas traumas. Viens, man liekas, izlaida veselu gadu, viens kaut kur 2/3 no gada. Un pagaidām, teiksim, nav tas līmenis, kāds bija viņam pusotru gadu atpakaļ. Jā, tā kā no viņiem arī gribās kaut ko vairāk redzēt. Davos īpaši ne tikai Spengleru kausu, bet arī ar šo Valiant arēnu. Ko tu vari varbūt par ciematu, ja mēs tā varam saukt pateikt, ja, par atmosfēru, kas ir arī slavena un minētais Spenglers Jā, tā ir unikāla hala, teiksim, un koku hala, kāds, man liekas, nekur vairāk nav pasaulē. Jā, viņi iedarās starp kalniem ziemā, un es caur tiem Spengleru kausiem ar to arī viņi ir kļuvusi.
teiksim, tā ir notiek tās halas rekonstrukcijas, viņi pārboja tribīnas, mazliet taisa komfortablāk viņi, jā, bet, nu, teiksim, šveicieši paši par sevi viņi tādi, nu, vienkārši cilvēki. Jā. Viņiem ir, tā kā tu redz otrā pusē, ja sēdvietas ir, tā kā viens otram blakus sabīdās, tāksim, ja tāda liela divu pār pa 100 kilo, tad tas, kas pa vidu dabūna vietiņu, viņiem pat nav kur apsēsties. Ja nav tā kā atsevišķi beņas, tad šī pusē jau ir samainījuši, uzlikuši katram individuāls krēsls, tad tādā pusē vēl palikusi vecā halle. Un, kā mēs redzam, tad ar to arī viņi piesaista laikam. Ir citādāks, teiksim, spēlēt Davosā un citās hallēs, varbūt jūs dzirdējis no spēlētājiem, treneriem, atmosfēra. Ar to vien, ka tā halle ir vēsturiska un citādāk. Atmosfēra visur ir, teiksim, tādā ziņā Šveicē ir visur. Fani kliedz un bļauj, skandina tā, ka tu pat reizēm nevar parunāties ar spēlētājiem, jo visu laiku tiek ļoti skaļš. Tādā ziņā atbalsts no skatītāja puses un intereses ir ļoti liela. Tas, kad, teiksim, pie kā varētu piesieties pie tā, ka nu, tas komforts, teiksim, kāds ir, piemēram, KHL, ja salīdzina, jā, tad ir šeit tāda nav. Ja? Piemēram, tu atbrauc izbraukumā, nu, nevienā hallē, man liekas, Cīrī bija vienīgā halle, kurā ir treneristam. Mēs ienākam iekšā, mums iedod vienu ģērbtuvi, kur visu komandu sēž, masi ir kaut kur dušās masē, ja, un treneri mēs koridorī stāvam, paņemam 2 krēsliņus, un koridorī mums ir laiks, kur aprunāt pa spēli. Nu, tas tāds, kas lika sākumā, kad es atbraucu, es konstatēju, jā, tā es beidzu spēlēt, un tā ir pagājis, un starp ir kaut kādi 15 gadi. Jā. Bet šveiciešiem varbūt tā ir... Viņi pie tā pieraduši, jā. Viņi pie tā viņam galvenais, ka skatītāji nāk, skatītājiem ir komforts, komandām tas minimums ir dots, un viņi pie tā ir pieraduši, teiksim. Man kā atbraucot, nu, tas pirmais brīdis likās, kur aprunāties, pa koridoru staigāt, un vajag kaut kā telpu, kur mēs varam aprunāt tās nianses, un tas pietrūkst. Bet nu, tās ir tāds. Ko es redzēju salīdzinājumā ar Krieviju, ja, kur tomēr ir standarts, ja, ir jābūt tur ģērbtuvēm, 2 vai 1, tāds, nu, teiksim, lai komfortabli komanda justos. Kas Davosai klubam palīdz, kas ir, teiksim, tā galvenais maka turētājs, kantons, saucamais, ja, dod, vai pilsēta, nu, vai ciemata bosi? Neviens. Tas ir akciju sabiedrība, ja, kas sastāv no kaut kādiem, man liekas, 6 cilvēkiem, kas ir ar savu kapitālu, un plus vēl, nu, sponsori tiek meklēti, jā, bet viņi saka, jā, viņi saka, ka ir grūti, teiksim, Davos ir tā, ka, nu, apkārtē nekas nav, jā, tuvākā pilsēta ir Kūra, kas ir apakšā, jā, tas ir savus 45 minūtes. Viņi saka, nav tik viegli atrast sponsors, teiksim, kā tas būtu kaut kur Cīriks rajonā vai Bērnas rajonā vai Ženēvas, jā. Bet nav dzirdēts, ka Davosai būtu, teiksim, grūtības finansēm. Mēs zinām Klotenes piemēru, kas pēdējos gados mocījās ar naudām, tagad spēlē B līgā. Kā citiem klubiem Šveicē, teiksim, finansiālā situācija? Nu, tas ir viss atkarīgs no kādu tu komandu laikam vāc. Ja? Ja tu pārforsē savas iespējas, ja, tad kaut kur var plīst. Ja? Bet, ja tu mēģini ieturēties savā budžetā, teiksim, Davosai liels pusta Špenglerkaus, kas ir aizņem uzreiz nopelna pus sezonas budžeti, ja, kur viņi var uzreiz ieplānot kādas spēlētājas ņemt. Tāpēc nu, tas viss ir atkarīgs no tā, kā mārketings strādā, kā komandas menedžments strādā, kāds viņas spēlētājs savāc. Kādi mērķi vadībai, jā? Nu jā, teiksim, var arī ar visai tādu viduvēju budžetu savākt labu komandu, var arī ar lielu naudas izgāšanu arī var izgāsties. Jā, tāpēc jau tas ir, kad nu, tā ir tā meistarība menedžeriem, skautiem, kas visu to vāc un savākt, tā kā mēs redzam ar NHL, jā, ka tu vari ar lielām summām būt apakšā un ar jauniešiem kaut kur vidū. Ja? Tā ir tā meistarība. Šogad redzam, ka Langdams klubs, kas ir bijis, nu, teiksim, ja ne pastarīts, tad viens no vājākiem klubiem ir Augstu Bīle, kas ir bijusi tomēr tabulas otrā daļā šogad labi spēlēt. Tātad arī šeit droši vien klubu kaut kāda naudas piesaisti vienā sezonā, klubu spēja kaut kur pacelt augstā jaunākā latiņā. Nu, man grūti pateikt, es tā neesmu iedziļinājies, kas viņiem ir. Kādā sakarā viņi spēlē labāk, ja? Bet tas viss tas komandas, tā atmosfēra, savākt pareizos spēlētājus, atrast pareizo to pieeju, ja? Ka komanda spēlē, tas ir tas galvenais, ja? Jo arī es esmu pieredzējuši, mēs ar Oļegu savā laikā, ja? Kad ir tāda komanda kā MVD, mēs varam tālu tikt, ja? Kas nav liels zvaigznes, bet galvenais ir radīt to kolektīvu. Arī ar Maskavas Dinamo mums nebija nekāds super sastāvs, ja? Un mēs 2 reizes izcīnījām kausu, ja? Tā kā ir svarīgi, teiksim, radīt to komandu, lai viens otru atbalsta, lai viens par otru cīnās. Un
un tas jau nav mazsvarīgi. Kurš tev varbūt tāds neērtākais pretinieks Šveicē ir? Līdz šim, ko mēs spēlējam, tad tādu labu, tādu spēcīgu iespaidu atstāja Cūgas komanda. Kad viņi bija tādi, redzams, kad ir labas kvalitātes spēlētāji, tāda agresīva, aktīva hokeja spēlē un visas spēles garumā mums bija ļoti grūti, ka mēs Cūgā spēlējam, tad, mēs tur it kā turējāmies līdzi, bet būtu mazliet veiksmi bijusi, varbūt kaut kur mēs kādu punktu varējām nozagt, bet tā spēle atstāja tādu iespēju, ka Cūga bija, galvas tiesa augstāk. Ar pārējām komandām daudz maz var cīnīties. Līdz šim visas tās komandas, kas bija, var cīnīties, viss atkarīgs no tām kļūdām, ko mēs pielaižam. Reizēm ir tādas nevajadzīgas kļūdas, bet, vajadzīgs laiks, lai visu to, lēnām izmainīt. Kas ir Davos, derbija pretinieks, vai vispār Davos ir savs derbijs ar kādu no klubiem? Davos vienmēr savā starpā ar Lugano vienmēr cīnījušies. Jo viņi savā laikā reizes, man liekas, 2 vai pat 3 finālā bija tikušies, un Lugano tas ir arī, tas pats, kas ir Cīrihē, tādā ziņā Lugano, Ambrī, laikam tās ir tās komandas, kas tuvāk Davosai un ar ko vienmēr tiek tādas saspringtākas spēles. Ir sanācis ar Ronaldu Ķēniņu vai Elvi Meržļikinu aprunāties? Ar Ronaldu mēs satikāmies, pēc spēles, ka mēs spēlējām Lozanā, pāris vārdus aprunājāmies, tā kā Ronaldam arī bija labi iesāks sezonu, tad tas viens posms bija tā, ka viņš tur mazliet, spēle neaizgāja, viņš tika nobīdis kaut kādā 3. 4. maiņā. Bet kopsumā komanda spēlēja labi, un ar Elvis es neesmu pazīstams, tā kā es viņu tikai uz ledus redzēju, vakar mūs, atstāja sausajā, noķēra visus, ko mēs metām, daudz mēs nemetām, bet, pāris momenti bija, bet arī tos viņš tā kā ļoti labu līmeni parādīja. Ieskicē varbūt to pārvietošanos uz spēlēm, es saprotu, ka tātad lidojumu nav, ir tikai autobusi. Jā, tas ir tas komforts, tā, ka nav nekāda lidojuma, vienmēr spēles dienā tu aizbrauc, nospēlēm spēles dienā tu atgriezies mājās. Vakar, piemēram, mēs atgriezāmies 3 naktī un šodien jau atkal spēlē. Tas atpūtas brīdis nav tik liels, bet tā ir pieņemts un tā viņi visus gadus ir. Un, tā kā es saku vēlreiz, tas jau ir vairāk skatītājiem. Viss jau tiek pakļauts dēļ tā, lai skatītāji nāktu uz spēlēm, lai būtu halles piepildīts, jo skatītāji nāk, tad arī komandas budžets, palielinās. Tad viņiem nav izdevīgi spēlēt, piemēram, caur dienu vai caur 2 dienām, kaut kādā trešdienā vai ceturtdienā, kad pustukšs halles nāk, jo cilvēki pēc darba negrib nākt. Un tāpēc pārsvarā vienmēr spēles tiek sestdien, svētdien vai piekdien, sestdien. Un viena spēle kaut kur viņi ieliek otrdienās iekšā, tā, lai tas spēļu skaits pavairēs. Bet vai ir tā, ka klubs ierodas dienu iepriekš paliek par nakti? Nē, tādi gadījumi arī nav, jā? Vismaz, cik es atceros, ka es spēlēju, tāda nebija, mēs ar Davos arī, tā nav. Jo vienmēr sanāk viena ir mājas, viena ir izbraukuma spēle, ja 2 pēc kārtas ir, tā kā tagad tad vienalga, vai tu no mājām nākamā dienā brauc uz izbraukumu, vai no izbraukuma tu atbrauc mājās un paliec. 2 izbraukuma spēles nekad nav pēc kārtas. Un ko Šveicē iecienījuši alu vai vīnu? Ir noteikti Davosai kaut kādi rituāli vai nerakstītie likumi, ko spēlētāji drīkst. Fani jau laikam alu dzer, es domāju, VIP zonās laikam vīnu dzer. Tas jau kā ko jūs ģērbtuvē dzerat? Alus ir atļauts Šveicē noteikti, netiek? Jā, bet ģērbtuvē nē. Spēlētājiem, ģērbtuve, tā ir ģērbtuve. Ja jūs gribat, pēc tam lūdzu varat iet, neviens jums neseko līdzi, nestaigā līdzi. Tāpat mums ir vakariņas, vienmēr. Fanu klubu mūs uzaicina, tā kā šeit hallē restorāns, tad uznāk, un ja kāds pasūta sev kādu alas glāzi, pie tā nekad nepierš, jo viņš tāpat tās visā mašīnā, viss brauc pēc tam mājās. Tā kā, viss balstās uz profesionālo līmeni. Komandas saliedēšanas pasākumi? Man nav bijis tajā laika, es tikai pusotru mēnesi, un tās pauzes nav bijušas, un sanāk tā, kad, nāks tuvāk sezonas beigām, tad kaut kas viennozīmīgi būs jādomā tā, lai mēs sagatavotos tajā noslēguma fāzē, augstā līmenī. Kāda tev nākotne, kā tu redzi, tu tā kā vēlēsi šeit palikt?
šeit, bet citā pilsētā? Teiksim tā, kad es pagaidām uzliku mērķi tā, ka gribās pierādīt to, ka mēs varam palikt līgā, jo komanda patiešām ir jauna un nestabila mēs spēlējam, un es pats gribu no sākuma, kā es teicu, ka parakst līgumu, citi treneri varbūt pieprasa uzreiz tur uz priekšu rezervē, un tā es teicu, ka man pašlaik ir interesē sevi pārbaudīt, vai es kaut ko varu izmainīt tādā, teiksim, situācijā, kad komandai iet slikti, jo daudz ir, kas negrib tādas komandas ņemt, un pēc tam redzēs. Teiksim, viennozīmīgi ir KHL, tas ir interesants līmenis, ja iespēja KHL, protams, tas ir, teiksim, augsts līmenis, un līdz pašlaik es varu pateikt tikai to, ka es gribu atstāt šito komandu līgā, un pēc tam, tad, kad darbs tiks izpildīts, pēc darba runāsim, pirms darba beigām kaut kā negribas plānot jau ko un kā. Tā kā no sākuma jāizdara un pēc tam tad var runāt. Bet pavasaris varētu būt smags un atbildīgs. Tev gan komandai noturēt visu. Jā, protams. Es tev tāpēc mēģinu komandu visu laiku, teiksim, stādīt uz to brīdi, ka lai pēc zaudējuma, lai komanda nezaudē galvu, lai nav tas, jo beigu fāze nāks vēl grūtāk, kur pa izdzīvošanu tās spēles ies un jāsatur sev rokās. Davosē tas būs jauns piedzīvojums. Man liekas, Davos jau vairākus gadus nav bijusi tajā relegation round. Tāpēc visus to iet, ka mums pirmkārt jāstabilizē spēle, kad es redzu, ka var zaudēt spēli, bet ja tu redzi, ka viņi pareizi spēlē, tad viss ir kārtībā. Teiksim, ir bijušas spēles, ka liekas, viss tā ir lēnām. Viņi sapratuši, kas un kā nākamā spēle pienāk un pēkšņi visu pretēji dara, un tad atkal tu mēģini piespiest viņus rādīt caur video materiāliem, caur treniņiem, vingrinājums, kad jādara tā un šitā. Tas ir ilgs process. Tā ir varbūt atbildība vieta tabulā, kas spiež uz nerviem. Tas arī viss, protams, ja tev zaudē divu zaudējumu pēc kārtas, tad nāk uzvar, tas spiež tev, vai vairāk zaudējumu, tas spiež to, kad, liekas, kad neko nevar izdarīt. Kā es ievēros, pašlaik mēs spēlējam labāk, tad, kad mēs esam iedzenējos. Ja mēs ielaižam, pēc tam komanda sāk spēlēt, jo viņi zina, ka atkāpties nav kur, un tad sanāk, tā spēle sanāk, bet jāsaprot to, ka nevar vienmēr iedzenējiem vinnēt, ka jāsāk dominēt pašiem no paša sākuma, jo Davos savā laikā bija slavena to, ka tie, kas brauc uz Davos, vienmēr reiz, Davosā spēlēt tas nav iespējams, kad Davos skrien un sit un presingo pa visu laukumu, tad tagad mazliet ir tas pazūdis un jāmēģina tas atgriezt atpakaļ. Skaidrs. Haris, tev novēlēšu, lai to mierīgs pavasars. Lai tomēr, neskatoties to, ka klubam ir šis gads varbūt, vai šī sezona netik veiksmīgi kā cits, lai tev kā trenerim vismaz, centīsimies to pierādīt un atstāt. Lai pavasarī lai priecīgu dienu būtu vairāk, varbūt nekā bēdīgu. Kā es saku, jābeidz sezonā ar uzvarētu spēli. Pabeigs sezonu ar uzvarētu spēli, tad nozīmē, ka uzdevums ir izpildīts. Jā. Tad, lai ir šīs mazās uzvaras, tas arī jānovēl. Paldies. Paldies tev. Paldies.